Esiet sveicināti! Nu ko, paturpināsim stāstu par X5 G05. Un ja kāds nav redzējis iepriekšējo sēriju, tad ātri apstāstīšu, kas notiek. Šis bija tāds savu veidu challenge mums diviem cilvēkiem, man un Dāvim, 5 dienu laikā pilnībā pārkrāsot BMW X5 G05. Un variet paskatīties iepriekšējā sērijā, kā pagāja pirmās 3 dienas, un tagad ir 4. dienas rīts. Kopā ir jau, es tūlīt pateikšu, kopā nostrādāt 22 stundas, un kāds mums ir rezultāts. Buferis aizmugurējs ir nokrāsots, uzlikas nokrāsotas, aizmugurējs jumta spoileris nokrāsots, sliekšņi uzlikas nokrāsots un automašīna nokrāsota. Un tad tā, kā jau es teicu, tad šajā sērijā es atklāšu, kas tā ir pa krāsa. Krāsa ir, es nezinu, kāpēc man šī krāsa tieši pēdējos kāds 3 gadus, vienkārši tā cepīja, kad es nevaru. Es nezinu, kas viņā tāds ir. Bet, šī ir viena no krāsām, kuras tik ilgi esmu domājis nokrāsot kādu savu automašīnu, un neesmu to izdarījis, bet es esmu klientiem 5 automašīnas šajā krāsā nokrāsojis. Un vienmēr ir tāda balta skaudība viņas atdevu, jo man nenormāli tā krāsa patīk. Un es redzēju uz ielu, kad automašīnas tās nokrāsotas manējās brauc, rītīgi cepi. Šī krāsa ir oriģināla BMW. Kā jau daudz no jums zina, tad BMW F90 M5 ir viena no manām sapņu automašīnām. Un tieši šajā zilajā krāsā, kā es nokrāsoju X5, tādā pašā krāsā es arī gribētu M5. Iedomājies, ja tu esi gatavs pirkt savu sapņu automašīnu, skatoties pēc bildēm, tev viss liekas super labi, bet pārbaudot caur Car Vertical, ko tu ieraugi, kad tavs sapņu automašīna ir bijusi konkrēti bliest. Un es domāju, ka man, piemēram, būtu ļoti stulbs sajūta, ja es būtu nopircis šo M5 un pēc tam pārbaudījis caur Car Vertical un uzzinājis, ka cik traki viņš ir bijis sists. Tāpēc es jums tiešām silti iesaku, ja jūs pērciet sev automašīnu un nedod Dievs, ja tā ir kāda sapņa automašīna, tad pārbaudi to caur Car Vertical. Un bieži jūs uzzināsiet tādas lietas, kas jūs atturēs no iegādes. Jūs iekonomēsiet daudz laiku, naudu un nervus. Un izmantojot manu atlaižu kodu Perfection86, jūs iegūsiet 20% atlaidi. Un šo kodu var izmantot cik reizes tu vien vēlies. Lai tev veicās. Un viņai kods ir B51, saucās San Marino Blue. Un pa lielam viņas nāk tikai un vienīgi M-kām, kas ir sākot M3, M4, M5 un arī G versijām, man tā liekas. Es neesmu 100% pārliecināts, bet iespējams. Un parastiem modeļiem, kā manējam, šī krāsa nav pieejama, bet tagad viņa liekas, es pat teiktu, laikam parasti vienkārši zila. Tāda. Viņa arī nav nekas tur super zils, bet viņā ir iekšā ļoti daudz pērles, speciāls pieliekams klāt. Es nezinu, laikam bišķiņi var redzēt kaut ko. Un neāredzēt, kā viņas mainās. Izskatās, man liekas, ka diezgan iespaidīgi. Un ir arī čutiņi mainās no tāda tumši zila uz nedaudz gaišāku un pat vietām lilā paliek. Kopējais skats, es domāju, jo es vēl daudz detaļas cits, kas bija melns krāsošs zils, pagaidām apstīsimies. Es gribu uztaisīt automašīnu tādu lielāku, platāku un pavisam savādāk nekā ir uz ielām pārējās. Jo pārējās viss pa lielam ir balts, melns vai tā kā man bija Carbon Black, kas īstenībā ir tumšs zils. Vakarā izskatās melns, pa dienu zilgans un tā tālāk. Viņas ir pa lielam visas tādas tikai. Man kā vienmēr patīk, ka kaut kas atšķirās. Es tur neko nevaru izdarīt. Un jā, šī ir viena no lietām, ko es tik ilgi gaidīju, tāpēc es to beidzot izdarīju. Un esmu ļoti priecīgs. Šodien pabeigšu pēdējos krāsošanas darbus. Priekšējais buferis, tad vēl visas šīs mazās detaļiņas jānokrāso. Arī tās. Šeit ir aizmugurējais bagažnieku vāks. Arī priekšējiem buferim viss rests. Visi ir nokrāsots. Aizmugurēji arī izpūtēji uzliks. Kaut gan es ar laiku viņus mainīšu, bet tas būs nedaudz vēlāk. Esam šo projektu iesākuši otrdienas rītā. Un gribu visu saliktu jau
viņš nebūs atpulēts, tā kā vajag bišķiņ apagaid nedēļu divas, lai kvalitatīvāks būtu pulējums. Tad sestdien es gribu izbraukt ārā par šiem vārtiem ar sastāvētu automašīnu. Vēl, protams, es kaut kad krāsošu arī diskus un vēl tādu sīkumiņi, bet par to noteikti kaut kad, citreiz. Jā, labi, pietiek daudz pirkstēt un ķeramies klāt. Šodien būs iespējams atkal 2 reizes vai 3 jākrāso un tā pēdējās dažas dienas. Bet salīdzinoši īstenībā šis būs tāds savu veidu rekords vismaz mums, jo automašīnas pilna pārkrāsošana tiks veikt praktiski tikpat ātri, cik aplīmēšana. Jā, tā kā, man kā krāsotājiem ar aplīmētām automašīnām, es pat nezinu, kā to pateikt. Krāsotāji nedrīkstētu braukāt ar aplīmētām automašīnām. Tas tā. Tāpēc braukšu ar pārkrāsoti. Labi, jau. Tagad ir 5. dienas rīts atkal, 7. Viss rīts brauc 7. Nezinu, kāpēc tieši tādā laikā, bet man liekas kaut kāds pareizais laiks. Labi, ne par to stāst. Šodien ir ideja, kad saliksim un dabūsim to kopējo skatu, jo es nenormāli gribu redzēt, kā izskatīsies priekš. Jo šī automašīnai tieši tā priekš ir ļoti iespaidīga un sakarā ar to, kad viss šīs uzliks būs arī vienā krāsā, tāpat kā bufers arī, tad tai priekšai vajadzētu izskatīties ļoti tādai lielai un savādākai. Jā, tā ar pa lielam mēs visi sametām jau. Aizmugurā arī īstenībā, vismaz man liekas, ka izskatās ļoti seksīgi. Šodien dāvs arī atnāks. Un mēs šodien pa 2 centīsimies tā diezgan ātri piebeigt, samest visu. Tad man vēl atliks nokrāsot suports. Un tad jau arī iespējams disks, bet es nezinu, vai tas notiks tagad, jo es gribu atrast ļoti, ļoti interesantu zelta krāsu. Tādu tiešām, kas cepīs, nevis tur kaut kādu jebkuru zelta, bet tādu ļoti, ļoti interesantu. Un tad tikai nokrāsošu, tad, kad es zināšu, ka tā ir tā īstā krāsa. Jā. Vēl pasūtīju bremžu klučus nomainīšu, disks arī savedīšu kārtību apkārt, visu nokrāsošu, lai smuki. Un būs tāds tīri interesants, un tad jau kaut kad īstenībā arī jāpulē, jo mašīna ir liela, jāpulē būs diezgan daudz. Bet tad, kad viss būs salikts, arī apstāstīšu, kādu es pieredzi iegūju no visa šī ātrā tāda haotiskā darba, un vai es tādu piedāvāt klientiem. Iziesim cauri visiem plusiem mīnusiem, kas noteikti, kad šī tik ātri dara. Un tad jau skatāmies gala rezultātu, kad tas būs, un visus plusus, mīnusus. Jo 5 dienās es agrāk nebūtu iedomājis, ka to var izdarīt. Bet labi.
Un, ja gadījumā kādam interesē, kur es pirku šīs kalotkas, kas ir ļoti labas kvalitātes, un es viņas dabūju par ļoti labu cenu, tad tas, protams, kad ir pie Trodo. Sakiet, ko jūs gribat, bet Trodo ir līderis labākajās cenās Latvijā. Tur ne tikai tu var iegādāties detaļas, bet arī kā tagad pavasaris ir ārā, tas nozīmē, ka visi sāk pucēt savus automašīnas. Pie Trodo jūs variet arī nopirkt visādus vaskus, šampūnus, visu, ko jums vajag arī priekš salona tīrīšanas un tādām lietām, kas ir ļoti, ļoti aktuāli tagad vasaras sezonā. Droši ej, apskaties visu, ko tev vajag, saliec grozā. Ja tu iepirksies virs 50 eiro, tad tev piegāde būs pilnīgi par brīvu uz jebkuru pakomātu Latvijā. Izmantojot manu kodu Perfection25. Nepalaid garām šo iespēju, jo ārā ir saule un tavai automašīnai ir jābūt smukai. Pa ziemu varēja nemazgāt. Vasarā to būs jādara ļoti bieži. Vai tas bija to vērts 5 dienas maukt par praktiski 12-14 stundām un pats sev uzlikt tādu mērķi, ka tas ir jāizdara 5 dienās. Un pats arī dabūju to mērķi izpildīt. Jo man es esmu pēc dabas tāds, ka es nenormālīgi iespringstu uz rezultātu un kaut kādiem noteiktiem mērķiem un tā tālāk, jo, tas nav viegli. Tas brīžam palīdz, bet no vienas puses tas ļoti sarežģīti dzīvi, jo tu visu laiku pa kaut ko cīnies un nav tā brīvības sajūta. Tad šoreiz arī es tā gaidīju to mirkli, kad es to varēšu darīt, un vienu dienu izdomāju, ka tas mirklis būs nākošu nedēļu, un viss. Un tā arī izdarījām. Protams, lielais paldies Dāvim. Dāvs strādāja parasti stundas, nevis 12-14. Bet mēs ridīgi forši tādu maziņu komandu, bet ridīgi stipri īstenībā esam. Tā kā, lielais respekts Dāvim par to, ka nāca pretī un ridīgi mauc. Un piedalījās šajā trakajā manā kārtējā ilūzijā, kad jādabā kaut kas no galvas ārā un realitātē, un to es arī izdarīju. Tad izdarījām projekts tieši tā arī 5 dienas. Otrdienas sāku no rīta, un sestdienu vakarā jau praktiski nokrāsoju suports. Varēja bišķi pagaidīt, likt diskus virsū un braukt ārā. Jā, tā kā pa lielam tā arī bija 5 dienas, pilns. Nesanāca 5 darbdienas, protams, tas būtu 40 stundas, bet šeit sanāca vairāk. Bet labi, ne par to stāsts. Vai tas ir to vērts, kā priekš klientu to darīt? Es noteikti to nedarītu, jo ir, protams, visādas maziņas kļūdiņas, ko tā skrienot, darot 3 reizes dienā, krāsojot no rīta pa dienu vakarā. Viss šitās te ņemšanās, bieži var iekrist uz to, ka tev kaut kas būs jāpārdara, jāpārkrāso kaut kur, kaut kas nav sanācis vai kaut kur ir liekot virsū un noskrāpēts, tāpēc, ka tā steidzās un tāda lieta. Bet tā ir mana automašīna, es zinu, ka es to izlabošu un es zinu dažas vietas, kas man nepatīk un tās noteikti, kad es tikai zināšu. To es ar laiku izlabošu un viss kārtībā, bet klientam es to nedarītu, jo šādi skrienot, tas nav labi katrā gadījumā, jā. Kas man patīk no šī visa, kad maukšana bija baigā, man visas rokas ir acis sāp sagriezts un ar visiem atstoniem, krāsām un tā tālāk. Bet gala rezultāts ir tieši tāds, kā es gaidīju. Un tik daudz mēnešus par to domājot un tagad tu realizē un bezmazliet tādu sajūtu, ka jaunu mašīnu būtu nopircis. Brīžam laikam vajag ļoti maz, lai atkal būtu prieks. Kaut gan man ir ļoti reti, kad es vairāk varu sev sagādāt ar kaut ko prieku, nopērkot vai kaut ko. Man ir baigi maz tās lietiņas atlikušas, par kurām es tiešām tā priecājos. Jo lielākā daļa viss tas jau ir tāds, ir bijis jau, un tas neliekās nekas īpašs. Novērtējiet katru lietu, kas jums ir, priecājieties par katru lietu un ejiet uz saviem mērķiem, izpildiet viņus. Nespraudiet pārāk augsti, nospraudiet tā viņus, lai jūs variet viņus sasniegt un nospraust nākošo mērķi un nākošo un iet uz priekšu. Tā arī es laiku to daru. Pa mazam solītim un eju uz priekšu un protams, brīžam krīt uz apakaļ un visas tās lietas. Bet,
katrā gadījumā ir neatmesties un maukt tālāk. Ok, super, paldies, ka noskatījies. Un droši ieraksti komentāri, ja esi līdz galam noskatījies, kā tev liekas viss šitas. Vai tas bija vispār to vērts? Vai labāk izskatījās tumšs zils, kurš izskatās kā melns, vai tagad? Bet sapulējot, saslīpējot, sapulējot, saliekot keramikas un visus pārējos, būs, domāju, vienkārši konflikti. Protams, vēl disku un tā tālāk, bet par to jau kādreiz citreiz. Ok, super, lielais tev paldies un tiekamies jau citā epizodē. Davai, čau!